Anta? Jā. Tev garšo saldumi? Protams, man ļoti garšo saldumi, bet es zinu, ka saldumi nav īpaši veselīgi, tāpēc katru dienu es neēdu. Tu gribētu iemācīties pati uztaisīt cukurgailīti? Protams, man tā garšo cukurgaili. Bērni, gribat iemācīsimies taisīt cukurgaili? Ok, no kā tiek taisīt cukurgailīši? Kurš zina? No cukura. Pareizi, cukurgailīši, tāpēc, ka viņi ir no cukura. Tieši tā. Tādēļ, lai mēs iemācītos taisīt cukurgailīši, mums vajag būs vajadzīgs cukurs. Mums būs vajadzīga plītiņa. Mūsu mīļā plītiņa. Kas ir svarīgi, lai taisītu cukurgailīšu, vajag tādu nepārāk lielu liesmi. Tas, kas mums būs vajadzīgs, mēs tagad paņemsim un vienkārši beram iekšā cukuru. Cik daudz cukuru. Jā, ieliksim cukuru iekšā. Ņem, ņem, ņem. Mums tas cukurs ir visu laiku jāmaisa. Jā, tur jau nāk kaut kādi dūmi. Mēs varam izvēlēties, kādās formiņās mēs to cukurgailītu gribētu. Oho, kur tad es tādas formiņas var dabūt? Mums ir formiņas, kuras var nopirkt jebkurā saimniecības preču veikalā. Ja? Ar sirsniņām. Jā, šeit ir ar sirsniņām. Man patīk sirsniņas. Un tu vari paņemt un ielikt iekšā, kamēr mums gatavojās. Ielikt iekšā kociņas. Tātad šie ir kociņi, uz kuriem būs cukurgailīši mūsu, ja? Labi. Tagad izdarīsim tā. Mēs arī, ja gribam, mēs šos cukurgailīšu sirsniņu, cukursirsniņas varam uztaisīt arī krāsainas. Ko? Mēs paņemsim kādas vienkāršas krāsvielas. Jā. Tās ir, ko veikalā var nopirkt pārtikas krāsas. Jā, tā. Iepilnāsim viņu maz drusciņu iekšā pirms pašas liešanas. Kur paņemsim ar kausiņu. Jā. Un liesim iekšā. 1, 2, redz kā? Iepilnās šeit arī, ja? Iepilin, jā, tur arī. Un tagad mājas apstākļos mums vajadzētu kādu pusstundiņu pagaidīt, lai viņš sacietē. Un kamēr viņš cietē, es pēc tam vēl parādīšu vienu interesantu veidu, kā viņu var ļoti ātri sacietināt. Bet ja mums ir palicis pāri vēl, ja mums te vēl paliek pāri bišķiņi, mēs zinām, ko varam izdarīt. Nu? Mēs varam uztaisīt gigantiskus cukurgailīšus. Gribat gigantiskos cukurgailīšus? Jā! Priekš tam mums būs vajadzīgs pavisam parastais mājas cepampapīrs. Noplēsīsim, noliec viņu šeit. Jā. Un būs tik liels cukurgailīšs? Jā, būs riktīgi liels cukurgailīšs. Tu jau varēs visu gadu ēst. Nu, un tagad, kad viņš ir smuki izliets, mēs paņemam, ieliekam iekšā kociņu. Un gaidām, lai viņš sakalst. Superīgi. Gribi redzēt? Es nu pat jau uztaisīju pirms raidījuma. Es uztaisīju tādus tieši paši liels. Gribat redzēt, bērni? Wow! Apsies, kas pa cukurgailīšiem. Cik superīgi. Jā? Te ir zaļā krāsa. Nu, redz, kurš grib palaizīt? Visi. Salds, jā? Ir salds, jā? Tagad es tev parādīšu, kā var ļoti ātri viņu atdzesēt. Gribi, es tev parādīšu, jā? Mēs paņemsim bļodiņu tādu. Jā. Ieliesim iekšā mazliet ūdeni vēsu, jā? Mēs viņu varam ielikt iekšā šajā vēsā ūdenī, lai viņš pēc iespējas ātrāk atdziest. Un kamēr viņš dziest, es jums gribu parādīt, kā var taisīt cukura kristālus. Tos arī var ēst? Apskatieties, kādus cukura kristālus es esmu uztaisījis. Cik skaisti. Taisīšana ir ļoti vienkārši. Mums atkal būs vajadzīgs cukurs, 3 krūzītes cukuru. 3 krūzītes cukura. Un 1 krūzīti ūdens. Un atkal smuki karsējam un maisam, līdz sanāk pavisam bieza masa, kur es jau te patiesībā jau esmu uztaisījis. Un, lai izaudzētu kristālus, pavisam vienkārši mēs paņemam šādu kociņu, mēs viņu iemērcam iekšā tajā mūsu sīrupiņā, tad to kociņu galu mēs iemērcam bišķiņu iekšā arī cukurā, lai viņam apkārt jau veidojās pirmie kristāliņi. Un tad mums ir jāpaņem vēl 1 krūzīte, mēs izdursim viņā caurumu no otras puses, jā, šitā te. Un mēs tajā sīrupā ieliksim vienkārši viņu iekšā, un viņam vairākas dienas tur būs jāstāv un jāaudzējās. Bet šie jau gatavi? Jā, skaties, viņus var reāli izņemt ārā. Kāds mums cukursirsniņš sanāca, redzēs? Super!